Atbildot saskaņā ar aptaujas rezultātiem, iedzīvotāji uzskata, ka dāvanas pelnījuši Vējons, Ušikovs, arī jūs un Raimonds Pauls, bet Žagars, Āboltiņš un Strauji. Kurš jūsuprāt Latvijas politikā par šogad paveikto būtu pelnījis dāvanu un kurš Žagars? Politikā? Nu, tur gan Raimonds Pauls minēts, viņš jau sen nav politikā, jā, bet es domāju, ka Raimonds Pauls dāvanu ir pelnījis visu laiku. Nemitīgi un pilnīgi droši. Un nekad nebūs par daudz mums viņu paslavēt un novēlēt viņam labu veselību. Pārējo politiķiem, kuri pelnījuši dāvanas, kuri nav pelnījuši, to jau nosaka vēlēšana rezultāti. Politiķim dāvana ir tad, kad viņu vēlētājs vērtē pozitīvi un ievēl par to deputātu, par kādu viņš tur cenšas kļūt. Jā. Tā ir tā dāvana. Savukārt, ja viņš netiek ievēlēts, tas nozīmē, ka viņš to dāvanu no vēlētājiem nav saņēmis. Kaut ko viņš nav darījis īsti pareizi. Ja? Tāds man tas skatījums. Ja? Līdz ar to visi, kas ir ievēlēti, tie kaut kādā vēlētāju daļā ir saņem dāvanu. Tie, kas nav ievēlēti, tad tie ir starp tiem, kas nesaņem to dāvanu. Ja? Tad, ja jūs jautājat, Vējoņa kungs bija ievēlēts par Saeimas deputātu, tad viņš bija nopelnījis dāvanu, viņš arī to ir saņēmis. Ušako kungs ir ievēlēts par deputātu Rīgā, tad viņš to ir saņēmis. Tā mēs varam vērtēt jebkuru.